pamatīgi norāvās, šobrīd trāpīja riepās, priekšā pišķītiņa rotolā, mēs no gan jau mekāniķis taibekā. Izskatās, ka pirmais brauciens ir beidzies, dzeltenam karogam vajadzētu būt trasē, jo pirmais līgums ir pamatīgi nosprostos ar riepām. Jā, un principā gandrīz trajektorijā šobrīd ir apstājies Māris Dūpes, viņš arī kāp no mašīnas ārā, tur priekšā nu galīgi šobrīd ir sasīstas, bet viena vēl ir gara. Toties Kristaps Kronsa šobrīd ir vadībā. Tikai es jau neko baigi negribu teikt, bet tur Kristaps mekāniķis satraucās par to, ka viņam stūras iekšas aizplaukt, ieplaistās. Bet tad šitā brauc ar mainīšos. Nu, pagājuši, ka tas ir stūrējās labi, Elis Dukovskis, jā, un Reinis Saponovs. Un Haralds saņem starti! Kopā ar Nere! Paldīs tomēr izvirzās vadībā. Haralds tiek izstumts no trases. Arī durvis vaļā, riepas pa gaisu. Durvis vaļā. Labi, ka pateicis. Durvis vaļā. Bet nu jā, Haralds nepadodas, tas nav nekāds šķērslis, tiek nekāds risinājums atgriezties trasē, bet risinājums jau ir atrast nobeidz priekšējais ritenis ir tur vairs neko. Tur ir salīgi krāsni izskatās. Karals būtu noteikti brauc tālāk, bet tā kā ir tehnisks problēma, tad Karals diemžēl paliek trasas malā. Tikmēr Baldiņš maus pa priekšu, seko Turcis un trešais ir... Trešais ir Reids Alkoļs, Elmainis. Jā. Jā, nu Haraldam atliek vien noskatīties no braucas malas, kā tad viņa kolēģi šobrīd brauc. Šajā brauc. Un Pīķis aiziet šobrīd tā kā raķete trasē un arī izvirzās braucienu līderpozīcijā. Un, jā, tomēr viens izvēlās braukt Džograbli, tas ir... Mēs esam gatavi atklāšanas pārādei. Šobrīd visi dalībnieki viens pēc otru dodas trasēm. Tad viņi tur sastāsies visi šajā te taisnītē. Tad pie jūsu tribīnēm skatītāji tie, kas ir šajā te, nosacīt vienā no beidzamajām taisnēm šajā trasē. Un tad mēs iepazīstināsim ar viesturu, ar visiem braucējiem, kuri tad šodien piedalīsies šajā sacīkstē, kā arī bijuši žakari, tā kā vēl kaut kāds izmaiņas varētu būt.